kā grupā priekš ārstiem. Man kā ārstam ir svarīgi justies labi, lai nebūtu tā, ka pieņemšanas beigās es jau pats kļūstu par pacientu. Ja? Un tāpat laikā es vairs nespēju objektīvi novērtēt pacientu kā tādu. Nu, bet redz, ir vēl joprojām cilvēki, kas ne visi vēl lieto produktu. Ja? Tam pierādījums ir tas, ka man šodien būtu višķi ātrāk jāskrien projām, jāglāb pasauli arī sestdienās. Reizēm ir arī tā. Visādi citādi, es saku, mans viedoklis, viss ir atkarīgs no mums pašiem. Un ir ārsti, kas varbūt negatīvi paskatās kaut kādiem, ka tur cilvēki saka, ko es tur lietoju vitamīnus, vēl nezinu ko. Manā skatījumā ārsti reizēm netiek universitātes laikā pēc mana viedokļa. Tik pietiekoši informēti par to, cik svarīgi tomēr ir vitamīni un kaut kāda zālīšu preparāti un tādā garā pat tinktūras un tējas. Ja? Tas viss tiek vienā nodarbībā izrauts un pārējo visu gadu tiek farmakoloģija. Ja? Nu, ritīgi. Un tāpēc arī ir tā, ka ārstiem reizēm tāda negatīva noskaņa, jo viņiem, šitās slimības jau nav ārstējums, tas mums ir iemācīts. Viņi reizēm nespēja uztvert to, kad ir iespējams cits variants. Tā. Tāpēc es atvainojos, ka es iešu šodien višķi tāpēc. Jā. Sakiet, kā jūs motivējat savus pacientus lietot šos preparātus? Tieši jūsu motivācija kāda ir? Mana motivācija ir tāda, ka bieži vien, piemēram, ja ir kaut kādas vielmaiņas problēmas un tā, mans novērojums ir tāds no bioķīmijas, man bioķīmija ļoti patika, tas, kad, piemēram, kaut kāda hormonu sintēzē, es nezinu nevienu hormonu, kur nebūtu vajadzīgi vitamīni viņu sintēzei. Un bieži vien kaut kāda vielmaiņas traucējumi, kaut kāda endokrinoloģija, var sākties no tā, vai kaut kāda vairogdziedzera, piemēram, problēmas. Ja? Sākties no tā, ka mums hroniski kaut kas nepietiek. Vienā brīdī organisms vairs nespēja pilnībā kompensēt to, kas pietrūkst, un sākas problēmas. Un tieši tas pats ir ar, piemēram, kaut kādiem spiedieniem, vēl nezinu ko, ka trūkst mikroelementi, kas regulē, piemēram, asinsvadu tonus, vēl nezinu ko, tur kalcijs, kālijs un viss kaut kas piedalās. Ja? Kaut kas pietrūkst. Un organisms, pirmkārtām, ja nav galva sakārtot, netiek galā ar stresu, otrām kārtām no otras puses vēl pietrūkst stresors regulējošajiem mehānismiem, ja, kas regulē spiedienu. Un kopā mēs nodzīvojamies līdz tam, ka mēs ar katru dienu sākam dzert no 1 tabletīti, tad jau 2 tabletītes spiedienu, beigās jau 3, lai panāktu pietiekamu efektu. Paldies, dr. Jānis. Mums ir ļoti ierobežots laiks. Mēs visi esam rēķinājušies ar to, ka mēs šajā zālē būsim 3 stundas. Informācijas ir ļoti daudz, par cik Jānim, doktoram Jāskrien ir glābt pasauli, kā tu teici. Tad mēs viņu patiešām viņam lielu paldies. Ir gripas laiks vienkārši. Ir gripas laiks, jā. Un patiesi viņam paldies. Un visi ar aplausiem. Es domāju, ka mēs laika gaitā uz visiem tiem jautājumiem, ko šodien uzdod, bet varbūt sarunāsim tā, ka visi jautājumi, kas mums ir, pierakstiet un pajautāsim pasākuma beigās. Un arī individuāli, ja cilvēkam ir jautājums, tad pasākuma beigās jūs saņemsiet tieši šajā zālē visas atbildes. Bet iesim uz priekšu, un šobrīd es domāju, ka ļoti svarīgi noteikti šeit zālē ļoti daudz sievietes un vīrieši uzzināt par to, vai tiešām mūsu ārējais skaistums ir atkarīgs tikai no kosmetologiem. Un es zinu, ka ļoti liels naudas tiek tērētas kosmētiskiem kabinetiem un saloniem un dažādām kosmētikām un dažādām, varētu teikt, procedūrām. Un šeit ir mums uzaicināta viena jauna zinoša profesionāla kosmetoloģi, Solvita Gūtmane. Lūdzu, vai es drīkst tev lūgt? Jā, drīkst. Tev pajautāt, saka, lūdzu, kāda ir tava, tu esi jauna skaista sieviete, kā tu skaties uz to, kad šodien pie tevis atnāk kabinetā cilvēku un viņi saka, es gribu būt skaista uzreiz, es maksāju lielu naudu, un vai tas ir reāli iespējams? Un kāda ir tā pieredze? Jā, es kā kosmetologs droši varu apgalvot, ka mūsu seja ir mūsu iekšējās veselības spogulis. Tātad gan tūskas, gan izsitumi, alerģijas,
tumšie loki zem acīm, arī maisiņi un gan arī stipri vītus āda, pat tādas saucams jūtīgums. Tas viss ir absolūti, kas signalizē par mūsu iekšējo veselību, tas, kas mums trūkst. Principā es izstāstīju šo ātrību stāstu no savas dzīves, kas ļoti labi arī tieši par to arī, jā, te arī ir tā skaistā bilde īstenībā, kur arī var ļoti labi katrs sev pat diagnozi, neteiksim, uzstādīt, bet, nu jā, ļoti labi var saprast pēc šīs bildes, kādas problēmas tad mums ir iekšā. Mans dzīves stāsts no dzīves ir, principā es piedzimu ar ļoti lielām veselības problēmām, un tieši tāpēc arī uzreiz sākās izsitumi, alerģijas, pat arī augoņi, nu, lūk, un pusauģu gados, neskatoties to, ka man bija ļoti liels veselības problēmas, un īstenībā vienīgā problēma, no kuras es gribēju atrisināt, tās bija šīs sejas problēmas, un jau, nu, kā pusaudzim zināms, ir īstenībā izsitumi var iedzīt ļoti lielos kompleksos un nedrošībā. Tamdēļ es ļoti nopietni apmeklēju pati kosmetologu, bija mājās absolūti visi vajadzīgā mājas lietošanas līdzekļi kopšanas, bet, diemžēl, rezultāts negūv. Nu, tā kā sapnis man iegūt tīru sejas ādu arī nepazuda, tad radās jauns sapnis kļūt pašai par kosmetologu, lai izprastu šo te problēmu un spētu sev palīdzēt un tad arī citiem. Kas sapņom, tiem sapņi piepildās, kļuvu par kosmetologu, certificētu kosmetologu, pēc skolas vēl padziļināt mācījos aparātu kosmetoloģiju, bet, diemžēl, ar visām šīm savām zināšanām un ļoti augstu kvalitātes aparātiem, veicot regulāras procedūras, mājās, zinot, kā kosmetologs pareizi, kā kopa sejas āda, diemžēl šīs problēmas neatrisinājās, bija ļoti īslaicīgi tikai uzlabojumi. Uz Vision kompāniju pēc šī produkta es atnācu īstenībā citu iemeslu dēļ, jo tajā brīdī bija ļoti nopietni smagas asmas sācinājumi. Līdz ar to es atnācu vienkārši mazliet nostiprināt imunitāti. Bet kas man pārsteidza, kad pēc 2 mēnešiem, pēc 2 mēnešu kursa, es tiku vaļā no ļoti nopietnas alerģijas, kas man principā neļāva iziet uz ielas. Ja man bija augstuma nātrene, pat vasarā, plus 30 grādiem, mazākais vējiņš, kā uzpūtas, bija visa kā nosist, kā sasist ar nātrenēm, un sāku pamt. Pēc 2 mēnešiem es varēju no šīs problēmas tikt vaļā, un tas mani, protams, iedvesmoja turpināt, un es sapratu, ka, nu, īsumā, nekas tas jauns nav, ja, kad visi zina, ka iekšējā veselības stāvoklis atspoguļojas arī uz āru vienmēr, bet kaut kā tajā brīdī tikai tu saproti, ka tu gūsi rezultāts, un, nu, pakāpeniski šādā veidā sakārtojot savu iekšējo veselību, arī viss problēmas ar sejas pazuda. Tūskas pazuda, rētas pazuda, grumbiņas pat pazuda, kuras es papslūtu, kas man nebija mans mērķis. Un tā kā es principā arī šodien saviem klientiem iesaku paralēli procedūrām, šīm skaistumkošanas procedūrām noteikti sakārtot arī savu iekšējo veselību, un tad rezultāti arī būs daudz lielāki, nopietnāki. Tā kā vēl viens es ļoti ātri savu vienu stāstu par veselības rezultātu, man bija 7 gadus atpakaļ ļoti nopietnas sejas apdegums. Uzlēju vardošu ūdeni, uz sejas ļoti netīšām, protams, un apdeguma centra direktoram pateica, ka, ja tu zini, kur dabūt Vision Millennium gēli, tad nekas pagaidāms pasaules labāks nav izgudrots. Un tikai 3 burciņas īstenībā šī produktu Millennium gēls man toreiz izglāba no ļoti nopietnas sejas kroplības. Tā kā, nu, es domāju, rezultāts ir redzams uz sejas, tā kā, paldies. Paldies, Solvitei! Daudz stāstīt par saviem rezultātiem, un tomēr ir apstiprinājums atkal kārtējo reizi tas, ka mēs kaut ko īpaši izmainām savā dzīvē un uzzinām kaut ko vairāk, mēs varam izmantot un iegūt drošību, skaistumu. Un es šobrīd gribu aicināt vienu īpašu cilvēku Latvijā, zinošu cilvēku, uz kuras ļoti paļaujos, kurš man ir bijis ļoti liels skolotājs, un tas ir Latvijā zināms Aigars Pavārs, kā habilitēts ķīmijas doktors. Viņš strādā Grindex uzņēmumā. Es domāju, ka otrajā daļā viņš ar mums dalīsies ļoti lielā informācijā, bet es zinu tikai to, ka ļoti daudz, kas ir mana laika cilvēki, ir bērnībā lietojuši vitamīnus, un tas ir C vitamīns, ko es ļoti labi atceros, un droši vien, kad jūs atceraties šādus vitamīnus, un praktiski vitamīnus tos, ko var iegādāties aptiekā. Cik viņi ir izdevīgi, cik viņi ir efektīvi? Vai es tev drīkst lūgt tagad atbildēt uz šo jautājumu, un tavuprāt, kas ir dabīgi vitamīni un kas ir sintētiski? Jā, nu, bieži vien dabas produkti no tādiem mākslīgiem, ķīmiski sintezētiem produktiem atšķiras ar to, ka dabas produktos ir
un arī tajos sintētiskos produktos ir optiski aktīvie centri. Ko tas īstenībā nozīmē? Tas nozīmē, ka pie oglekļa ātoma ir 4 dažādi aizvietotāji, 1 ūdeņradis un 3 aizvietotāji tā tad varētu būt. Un it kā viņam formulas, kad uzrakst uz papīra, ir līdzīgas, vienādas pilnīgi, bet tad, kad viņš ir telpā, tad tas vairs nav nemaz līdzīgi. Nu, piemēram, labā roka un kreisā roka, ļoti vienkāršs piemērs, abas rokas ir kā vienādas ir, ja? Bet savietot jūs nevariet labās rokas cimds, nedara kreisai rokai un otrādi. Nu, lūk, kas attiecas tieši uz to C vitamīnu, tas ir tipisks piemērs. C vitamīnā ir L-askorbīnskābē, ir 2 aktīvie centri šādi. Un tā tad viegli ir saprast, ka pavisam askorbīnskābē ir iespējami 4 telpiskie izmēri. 4. No kuriem fizioloģiskā un bioloģiskā aktivitāte ir tikai vienam. Starp citu nav zināms, kas ir ar tiem pārējiem 3. Viņiem varbūt, ka ir aktivitāte, bet tā nav nemaz priekš mums labvēlīga. Es pat nevaru pateikt, ka būtu tādi izvesti sistemātiski pētījumi, un diemžēl tirzniecībā ir tāda interesanta lieta. Kamēr mēs sākam tīri no zinātnes viedokļa skatīties, visur ir L-askorbīnskābe, L-askorbīnskābe, L-askorbīnskābe. Tad, kad nonāk līdz tam, kas ir dabūjams veikalā, ir arī E-vielas, piedevi ir arī askorbīnskābe. Tur tas L vienkārši ir pazudis. Nu, to neviens neakcentē un neakcentēs arī, jo vienkārši tas ir racemiskais maisījums, ka tur ir vismaz 2 dažādi izomēri, un mazākās devās vēl ir 3. un arī 4. Tātad ir pirmkārt tā askorbīnskābe satur to dabas produktu, teiksim, kaut kādu 30% tikai. Tā būtu maza nelaime. Nav zināms, ko dara pārējie, tie 3 izomēri. Nu, ar tā īsumā uz šo jautājumu. Paldies, Eigar! Man ir jautājums tāds. Vai mani vēl kāds atceras, kad es esmu runājis līdzīgas auditorijas priekšā? Daži ir, jā, kā saka, bet nu maz. Ļoti jauki. Paldies. Es teicu, ka mēs atkal priecāsimies. Paldies. Paldies, Eigar. Un tagad turpinām sarunu par veselību. Es gribētu aicināt šurp zinošu cilvēku. Mums jau arī uzticam cilvēku, kas kompānijā strādā, un mēs no viņas ļoti daudz mācamies. Tā ir Inta Prokurātova, un es gribētu vēl pāris vārdus pateikt krievu valodā, tāpēc, ka mums ir krievu valodā runājoši cilvēki. Viņiem нахоšā daļа būs krievu valodā, bet хочу вам сказать, дорогие друзья, сколько разговаривают на русском языке. Есть такие, которые вообще не понимают на латышском языке. Несколько, то есть у нас гости приехали, да, то есть нам это очень важно, чтобы наши гости тоже поняли нас. То есть мы здесь говорим о здоровье. Очень важная вещь. И сегодня на сцене у нас важный человек, Inta Prokurātova, которая особенно pēc pagājušā pasākuma, kas notika mēnesi atpakaļ, es zinu, ka tās bija ļoti lielas pateicības no visiem, kas bija Monikā, mēs bijām arī tuvu 100 cilvēkiem. Un par to, kā tu palīdzēji viņiem justies brīvākiem un laimīgākiem. Bet šodien man tev ir īpaši jautājums. Saki lūdzu, tu zini, kad ir ekoloģija, kad ir vajadzīga cilvēkiem profilakse. Taču varbūt, ka tomēr var iztikt tikai ar tiem augļiem un dārzeņiem, ko mēs varam iegādāties veikalā, varbūt savā dārziņā. Īsi. Kā tu domā? Nu, ļoti īsi. Tā filmiņa, ko mēs tur redzējām, es domāju, ka tā ir ļoti labi jau atbildi. Jā, tātad kādā kvalitātē šodien ir tas, ko es audzēju savā dārziņā. Nerunājot par to, ko mēs nopērkam lielveikalos. Jo šodien kaut ko nopirkt nesezonas laikā vairs nav nekāda problēma. Tā ir? Nu, par dažām lietām es runāšu nedaudz vēlāk, bet